Sveiki, skatītāji! Kā jums iet? Kāds jums laiciņš? Mums te iet tā. Vētras beidzās, uzpīt saulīte, un esmu nedaudz izgājis pamakšķerēt. Jā. Un kā vienmēr nekas neķerās, bet, jāmēģina. Ja nemēģinās, tad arī neķersies. Un tā mums te pēc vētras izskatās. Es jau skatos, kā praktiskais latvietis varētu pēc vētras atbraukt ar auto un salasīt malku. Jūra izkolojusi gan bambusa koku, gan citus kokus. Nezinu, rakstiet komentāros, vai tā varētu būt, ka bambusa koki atsūtīti ar jūru un vētru no Āfrikas. Ir kā jau bambusa koki baigi šeit neaug. Nav raksturīgi. Šodien forša diena, plus 18 grādi spīd saule. Varbūt beidzot sāksies pavasaris. Gāju apgūt jaunas makšķerēšanas vietas. Bet priekšā redzam jūra ļoti duļķaina. Tur ir izrakts kanāls no apdzīvotas vietas Sibarī, kura bija aplūdusi. Un tas viss duļķis iet uz jūru. Visticamāk, šajā duļķī arī nekas neķerās. Izgāju nelielā ekspedīcijā, bet izskatās, ka nekas nav labāks par tām vietām, kurās es jau makšķerēju. Tura tīkšķus, lai man šodien kaut kas izdodās. Pēc tam pateikšu, kā man gāja. Varam paskatīties, cik dīvaini izskatās jūra. Tur ir skaists zils ūdens, un šeit ir duļķis. Un tas duļķis, kā es arī teicu, nāk no Sibarī, aplūdušā reģiona, kur kaut kāda upīte vai notek grāvis ietek jūrā. Un tur nāk arī duļķis. Izstaigāju pusstundu, turp atpakaļ, pilnīgi veltīgi. Gāju izlūkos uz jaunām vietām, bet šīs te jaunās vietas visas ir duļķainas, un, protams, kā zivis te neķerās. Gribēju pateikt, ka es neķeru vienkārši zivi, es ķeru spīgolu. It kā tulkotāji saka, ka tas jūras asaris. Viņš ir nedaudz savādāks nekā pierasts Latvijā jūras asaris. Pelēka liela zivs, bet arī ir spura uz muguras un ir plēsīga. Principā Itālijā makšķernieki šo zivi iecienījuši, un katrs makšķernieks gribētu noķert spīgolu. Arī es, bet pagaidā man noķert tādu zivi nav izdevies. Cerēsim, kā viss izdosies. Es nemakšķerēju vienkārši zivis, es gribu noķert spīgolu. Vai nu spīgolu, vai neko. Pagaidām neko. Es jau jums stāstīju par noteku grāvjiem, kas lietus ūdeni novada jūrā. Tā viņš te izskatās. Jūra ir. Un izrakts, to ir cilvēki izrakuši, tādu noteku grāvi, pa kuru lietus ūdeņi pēc stipriem lietiem tiek novadīti no apdzīvotām vietām uz jūru. Redzams, lielas vētras laikā šī noteku sistēma, noteku grāvis bija spēcīgi izskalots. Te ir sastumta smiltis. Mēģināts viņu atjaunot. Tāds tur grāvītis ir, tālāk ir apdzīvota vieta. Viņa ir zemu un pēc lietus noplūst. Tāpēc ierīkoti šādi grāvji regulāri ik pa kādu posmu, kādiem 500 metriem. Un pa šiem te noteku grāvjiem lietus ūdens tiek novadīts uz jūru. Man ir gumijas zābaki, es varēšu tikt pāri. Bet tā principā bez gumijas zābakiem laikam īsti nesanāks. Vai nu jāvelk apavus nost un jābriem basām kājām. Tā kā tā. Pagaidām zivju nav. Turpinām mēģinājumus. Tātad video atskaita.
Arī šodien viss kārtībā, neko nenoķēru, viss ir forši, turpināšu nākošreiz. Dažos vārdos par motociklu. Es jau teicu, man motocikls patīk, jo viņā var daudz ko salikt. Redzam. Gan zābaki, gan makšķere, gan mugursoma, gan ķivere. Visu šo var ielikt motociklā un viņu droši atstāt saslēdzot. Un arī mugursomā var ielikt zīvis un visu kaut ko vēl. Pa lielam arī mugursomu var mugurā uzlikt. Tā kā šis motocikls ir diezgan elegants. Un daudz var salikt, un maz viņš tērē. Pensionāra sapnis vēlreiz Andri Koloneli, paldies! Tiešām laba izvēle, akceptēju arī tavu izvēli. Diemžēl nav man X, ir S, bet viņš joprojām bet viņš nav nemazāk slikts nekā X, viņš jo dzinējs ir tas pats. Nedaudz savādāka piekara. Paldies par skatījumiem. Rakstiet komentārus. Gaidu jums atpakaļ saikni. Liels paldies par to, ka jūs man esat. Īsā laikā daudz skatītāju. Vairāk nekā 1600. Tas ir patīkami. Un ar katru dienu, ar katru mēnesi skatītāji pieaug. Tā kā jums patīk, ko es rādu, un es centīšos nelikt jums vilties. Paldies par skatījumiem un tiekamies nākošajos video. Atā!